Šodien mēs jums parādīsim, kā salikt savu modulāro pergolu. Attiecīgi šādu sūtījumu jūs saņemsiet. Uz katru iepakojumu ir uzlīme ar numuriem. Šeit cānā ir instrukcija. Un šeit ir QR kods, kur noskanējot attiecīgi var redzēt šo video pamācību. Esam vaļā kasti, ņemam vērā iepakojumus. Esam izpakojuši stiprinājumus. Attiecīgi katram stiprinājumam iekšā ir uzlīme, numuru, lai zinām, kādā secībā kas kā jāsaliek. Un skrūvus ar uzgaļiem. Esam atpakojuši pirmo iepakojumu. Katrai brusē galos skatāmies ir cipari. Pēc tiem cipariem arī sakojam. Sagatavojam detaļu numuru 1 un brusi numuru 2. Detaļu numuru 1 savienojam ar brusām numuru 2. Šādā stāvoklī. Nākamajā solī katrai brusē numuru 3 abos galos veicam atzīmi 15 cm, lai zinām, cik tālu brusi iet iekšā stiprinājumā. Tālāk saliekam visas brusis numuru 3 stiprinājumos numuru 1 un saskruvējam. Paceļam vienu galu karkasam, atbalstam pret trepēm, lai varam ielikt balsts. Brusis numuru 6, kā balsts ieliekam stiprinājumos numuru 1 un pieskruvējam. Pieceļam augšā otru galu un atkārtojam to pašu. Kad karkas ir piecelts augšā, salīmeņojam visas kājas un attiecīgi katru stūri saskruvējam līdz galam visas skrūves. Saliekam visas brusu kurpes un saskruvējam. Un attiek salikt brusiņas numur 5 augšpusē. Pergolas paraugs ir salikts. Atliek attiecīgi piedīveļot, ja jums atrodas uz bruģa virsmas vai pieskrojot pie terases virsmas. Brusītes var likt arī divās kārtās, ieliekot distancer un ir vieta, kur izvērt aizkaru. Tāpatās arī ērošanas aizkaru var kabināt aiz stūriem. Tāds lūk gala rezultāts modulārs pergolas raudziņam. Šādām pergolām piedāvājam arī saules aizlietņus, kā arī aizējas sienas.